Sveiki, šeit atkal Jānis un Jolanta. Katru dienu cilvēks izdomā tūkstošiem domu, uzzina simtiem notikumu, un tā informācija, kas katru dienu mums ir jāuztver, ir milzīga. Kāpēc to visu saku, ja? Tāpēc, ka atgādināšana nekad nenāk par ļaunu. Izklausījās tik ļoti gudri, ka es gandrīz neko nesapratu. Bet, manuprāt, galvenā tā doma, ko mēs gribējām pateikt, ka, mīļie draugi, atgādinam, ka sniega un vēlā pavasara dēļ lielā talka ir pārcelta no 20. uz 27. aprīli. Tu visu saprati pareizi, jā. Un šogad lielajā talkā īpaši uzmanība ir pievērsta pagalmu kustībai, jeb to labiekārtošanai. Un par to arī mūsu nākamais stāsts. Raugoties uz laika apstākļiem, tā vien gribas dungot Ziemassvētku dziesmas, taču lielās talkas organizatori atgādina, ka līdz lielajai talkai palikušas tikai 22 dienas. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad notiks pagalmu labiekārtošanas darbi. Pagājuši gadu bija pieteikšanās šim pagalmu konkursam. Tieši rīdziniekiem tika saņemti 10 pieteikumi, no kuriem tika izvēlēti šie 3. Viens ir Balvu ielā 9. Viens ir Valdeķu ielā 15, un trešais ir Sergeja Eizenšteina ielā 63. Valdeķu ielas 15. nama iedzīvotāji ir vieni no 3 laimīgajiem, kuru pagalmu labiekārtošanai piešķirti 2000 latu. Es piedalījos kopā ar studentiem pārunās, ko mēs vēlamies kā mājas iedzīvotāji. Te ir viens liels pastaigu laukums suņiem, kad neapdzīvotā teritorija, vecs šūpols un tā. Projektu, kā izskatīsies pēc labiekārtošanas šis pagalms, radījuši un realizēs dažādi augstskolas studenti, kuru idejas atzītas par interesantām un akceptētas. Studentiem tā ir ļoti laba iespēja strādāt pie projekta, ko var jau realizēt, jo bieži vien tie studiju darbi jau notiek tādā papīra veidā un tikai mūsu galvās, un tā viņi tur arī paliek. Bet piesakoties šajā projektā, mēs zinājām, ka tās idejas būs arī realizētas. Pagalmu labiekārtošanas svarīgākais kritērijs ir mājas iedzīvotāju aktīva līdzdarbošanās. Ja pats iegulda savu darbu, mainās arī attieksme par to, kas tev ir. Un mēs arī gribam mainīt cilvēku attieksmi pret vidi un pret visiem šiem jautājumiem. Valdeķu ielas pagalmā ir skaists ābeļdārzs un vienas šūpoles. Aktīvisti izteikuši vēlmi radīt tādu vidi, lai apmierināti būtu dažāda vecuma cilvēki. Tagad mums iziet pasēdēt soliņa zem bumbieriem, ābelēm. Un būs, ka bērniem paspēlēties tagad, jo tagad jāmeklē pa citiem pagalmiem, kur kaut kas notiekās, lai ko darīt. Galvenais jau ir tas ideja un skaistums, kas būs. Mēs jau pirmos darbus esam veikuši. Bija pie mums arborists atnācis, izzāģēja kokus, parādīja, un tagad jau ir noticies viss. Atlicis vien ideju uzlikt uz papīra un ķerties pie mērķa realizēšanas. Mēs saglabājam jau esošās šūpoles, mums būs vēl jaunas šūpoles, ko mums piedāvā sponsori. Sponsori dāvina vairākas iekārtas. Tāpat mēs domājam, ka veidot paši arī bērnu iekārtas un soliņus. Tās bērnu iekārtas būs tādi stilizēti zvēri, kas atradīsies ābeļdārzā. Un būs arī interesanta lieta, kāda tāda terase kopā ar smilšu kasti zem ābelēm. Tas būs tāda gan bērniem patīkama vieta, kur apsēsties vai paskraidīt riņķī, gan tai pašā laikā pieaugušiem arī vieta, kur varbūt uzrīkot kādu pikniku. 4 gadu laikā ar lielās talkas finansiālu atbalstu jau labiekārtoti 12, taču skatoties visā Latvijā ar saviem spēkiem uzlaboti simtiem pagalmu. Viņa tajā dienā nāk pie pagalmā strādā, krāso, skrūvē, viss, kas tur ir nepieciešams, veids apsvimošanas darbus. Un šogad mums arī ir sponsors Ksila Baltika, kas dāvina arī gatavās bērnu rotaru konstrukcijas. Par spīti tam, ka ziema ne par ko negrib atkāpties, Latvijā cilvēki ar nepacietību gaida, kad varēs izravēt sniegpulkstenīšu dobes un liekot lietā izdomu pat no dēļa gala pašu rokām darināt brīnums skaistus soliņus. Saiva Luste, Andris Damburs, Labvakar Latvija!